Laipni lūdzam atpakaļ studijā, mani mīļie draugi. Jūs jau zināt, es esmu brālis Māris. Un šovakar mēs runāsim par bailēm. Bailes, bailes, ai nāves bailes, jociņi, spociņi tev. Atceraties to veco labo latviešu dziesmu par jociņiem, spociņiem, par bailēm? Es zinu, ka jums ir bail. Protams, jums ir bail. Jums ir bail par to, ko citi par jums padomās. Jums ir bail kļūdīties. Jums ir bail pieļaut kļūdas, jo jums ir bail, ka kāds par jums smiesies. Nedod Dievs, kāds par jums pasmiesies. Oh my God, jūsu dzīvē ir beigas, ja nu gadījumā kāds par jums pasmiesies. Un galu galā, pašās beigās, jums ir bail no nāves, jo jūs domājat, ka man ir tikai viena dzīve, ja es šo dzīvi zaudēšu, viss man dzīve beigsies, es vairs nekad nedzīvošu, es neko nepieredzēšu. Tāpēc man ir jābūt uzmanīgam. Visu dzīvi man jāiet tā kā uz šitām olu čauliņām. Neaizvainot cilvēkus. Lai citi nedomā, ka es esmu slikts, kā tik es nekļūdos un kā tik es nenomirstu. Draugi mīļie, es jums saku goda vārds no sirds, lai ko jūs darītu, pilnīgi vienalga ko, tāpat kāds par jums smiesies. Atradīsies kāds, kuram jūs nepatīkat, atradīsies kāds, kurš uz jums ar pirkstu rādīs, atradīsies kāds, kurš jūs vienkārši ienīdīs bezsakarā. Iedomājies, lai ko tu darītu, tāpat cilvēki tevi nīdīs. Tāpatās. Šobrīd, lai cik labs, perfekts tu būtu, lai kā tu mēģinātu cilvēks neaizvainot, tāpat ir cilvēki, kas tevi ienīst, kam tu nepatīc, kas tevi nosoda, kas tevi aiz muguras nodirž. Tu pat nezini, kas. Varbūt tie paši tuvākie tev cilvēki. Tu nezini, tev nav jausmas, tu nekad to neuzzināsi. Bet vai tas ir iemesls, lai baidītos? Vai tiešām ir iemesls baidīties, tāpēc, ka tu negribi, lai citi cilvēki par tevi slikti domātu? Vai ir iemesls baidīties, tāpēc, ka tu domā, ka tu nomirsi, tu negribi nomirt? Es tev pačukstēšu. Pst, klausies. Panāc tuvāk. Mēs visi mirsim. Mēs visi. No nāves tu neizbēgsi. No kauna tu neizbēgsi. No nosodīšanas tu neizbēgsi. Tad kāpēc tu baidies? Kāpēc tu baidies izpausties? Kāpēc tu baidies būt tieši tādam, kāds tu vēlies? Kāpēc? Es jau tev tikko pateicu, lai ko tu darītu, tevi tāpat nosodīs, tevi tāpat nodirsīs, tevi tāpat ienīdīs. Un neviens no šejienes netiek ārā dzīvs. Tad kamdēļ tu baidies? Mans mīļais draugs, apstājies. Ievelc elpu, paskaties apkārt un pasaki, es nebaidos. Es nebaidos ne no kā. Es esmu bezbailīgs. Es esmu bezbailīga. Tu vari to pateikt, bet saki to nopietni. Paskaties spogulī un saki, es ne no kā nebaidos. Un atgādini šo sev katru dienu. Katru dienu no rīta pamodies, pirmais, ko tu dari, tu sev atgādini, es ne no kā nebaidos. Jo tāpēc, ka bailēm nav pamata. Nav pamata. Es zinu, ka tev ir vairāki iemesli galvā, un vislielākie iemesli tev slēpjas zemapziņā. Saprot, ne jau apziņā. Jo tu jau iespējams vari iet pa dzīvi un teikt, es ne no kā nebaidos, man ir vienalga, ko cilvēki domā, man viss ir vienalga. Bet, iespējams,
dziļi iekšā, apakšā, zemapziņā, tu tomēr baidies. Tāpēc, ka tu tomēr negribi pievilkt cilvēkus. Saprot? Tev zemapziņā iespējams ir šī doma, ka es taču nevaru pievilkt savus vecākus. Es taču nevaru pievilkt tos cilvēkus. Es nevaru pievilkt viņus. Es nevaru pievilkt viņu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu dzīvo savu dzīvi dēļ citiem cilvēkiem. Vienmēr tev ir viena unikāla, brīnišķīga dzīve, bet tu izvēlies viņu upurēt, vienkārši atdot kādam citam. Un tu domā, ka kāds cits tavu dzīvi novērtēs, ja tu atdosi viņiem savu dzīvi? Tici man, ne. Lai ko tu darītu, vienīgā lieta, ko tu uz nāves gultas nožēlos, būs tā, ka tu nedzīvoji priekš sevis. Tu nožēlos to, ka tu nedarīji to, ko tu gribēji. Jo katrā no mums iekšā ir šī unikālā dzirkstele, kas ir pilnīgi unikāla. Un tikai mēs zinām, kā viņa kvēlo. Un šī dzirkstele mums ik pa laikam saka, davai, sākam ugunsgrēku. Es gribu sākt ugunsgrēku. Bet tu šo dzirksteli apslāpē. Tu saki, nē, tagad nav īstais laiks. Pagaidīsim vēlāk. Tagad nav īstais laiks. Un tā paiet visu tavu dzīvi. Un tā dzirkstele nekad neuzkvēlo. Un tā būs tā lieta, kur tu nožēlos, mans draugs. Tieši šī viena lieta. Tāpēc es esmu šeit tev, lai atgādinātu, nebaidies. Nebaidies ne no kā. Esi autentisks. Esi kāds tu vēlies. Saprot? Bailēm nav pamata. Vēlreiz es to saku. Bailēm vienkārši nav pamata. Nav pilnīgi neviena iemesla, lai tev baidītos par jebko. Pirmkārt, tu esi bezgalīga, nemirstīga dvēsele, kas ir iemiesojusies šajā gaļā uz neilgu laiciņu. Vienalga, cik tu gadus nodzīvos, 20, 40, 80, kaut vai 110 gadus, lai cik gadus tu nodzīvot, šis ķermenis tev atteiksies, viņš nomirs, un tu viņu novilksi kā tāds drēbis. Un tu stāvēsi virs savu ķermeni un skatīsies uz viņu un domās, bļāviens, es tik daudz vairāk ko varēju izdarīt ar šo ādas ķermeni, ar šīm drēbēm. Un tā būs vienīgā lieta, ko tu nožēlos. Tu skatīsies uz savu ķermeni un teiksi, dammit, es taču tomēr varēju būt autentiskāks. Es taču tiešām varēju tomēr neklausīt tos cilvēkus un tos cilvēkus un tos cilvēkus. Un tad zini, kas notiks? Tad tu vienkārši izdomās, tagad es zinu, kas man jādara. Un tu izvēlēsies vecākus un tu piedzimsi no jauna. Tu piedzimsi no jauna un tev būs vēlreiz tieši tādas pašas iespējas, tieši tos pašas kļūdas pieļaut vai nepieļaut. Dažs šis visums darbojās. Reinkarnācija ir īsta, I'm sorry, bet tā tas vienkārši ir. Un ja tu šo apzinies, tad kāpēc gan tev labāk nedarīt šajā dzīvē tās lietas, ko tu īstenībā vēlies? Kāpēc tev nebūt šai dzīvē autentiskam? Kāpēc tev dzīvot līdz 80 gadu vecumam, nomirt, zaudēt savu ķermeni, apzināties šito visu un tad piedzimt no jauna un mēģināt vēlreiz? Kas teica, ka tu jau varbūt tās neesi to mēģinājis 100 reizes? Un katru reizi tu pievilsi sevi, katru reizi tu padodies, tu katru reizi baidies no kaut kā, katru reizi tu upurē savu dzīvi dēļ kāda cita, katru reizi. Padomā par to. Iespējams, tu esi dzīvojis 100 dažādas dzīves, un katrā dzīvē tu esi upurējies, un vienmēr baidies, un nekad šī dzirkstele nav īsti uzkvēlojusi. Bet tā dzirkstele tevi ir. Viņa visu laiku ir tevi iekšā, un viņa grib kvēlot. Saprot, šī dzirkstele grib kvēlot, viņa grib nākt ārā, bet viņa nevar. Jo tāpēc, ka tu baidies, tu visu laiku baidies. Tu baidies katru dienu par to, ko citi cilvēki par tevīm padomās.
Tu baidies, ka nedod Dievs tev kāds pateiks sliktu vārdu. Nu, nedod Dievs tev kāds nosauks kaut kādā sliktā vārdā. Beidz. Beidz, mans mīļais draugs, beidz. Ir pienācis laiks tev paskatīties spogulī un pateikt, es nebaidos. Es nebaidos. Es visu varu. Es esmu spēcīgs. Es esmu nemirstīgs, es esmu bezgalīgs. Un man dzirksteli kvēlos. Man vienalga, kurš sadegs man apkārt. Kāds varbūt tās sadegs, lai viņi deg, bet tā ir man dzirkstele. Un tad, kad tu ļausi savai dzirkstelē pa īstam aizdegties, tikai tad tu ieraudzīsi citas dzirksteles, kuras arī deg. Un kopā ar šīm degošajām dzirkstelēm jūs apvienosieties un tu sāksi dzīvot īstu dzīvi. Tu izbaudīsi īsto dzīvi, īsto savu, īsto likteni, kāds tev ir lemts dzīvot. Tikai tad, kad tu ļausi šai dzirkstelē kvēlot ārā. Un būs patiess pret sevīm, būs patiess pret pasauli. Tu pieņemsi sevi pilnībā, un tu pilnībā pieņemsi pasauli, lai kādu viņi būtu. Tu vairs nenosodīsi cilvēkus, tu negrūzīsies, tu nerādīsi ar pirkstu. Tu vienkārši pateiksi, es zinu, kas es esmu. Es daru to, ko es zinu, kad man ir jādara. Un ja kādam tas nepatīk, tur ir durvis. Un ja kādam tas patīk, nākat šurp. Vienīgi esot autentiskam, tu atradīsi sev īsto dzīves mērķi un savu īsto vietu dzīvē, savu īsto likteni. Tikai esot autentisks, tikai ļaujot šai iekšējai dzirkstelē kvēlot. Tikai tādā veidā tu vari atrast īstenību, to misiju, kādas misijas dēļ tu šeit esi. Katram mums ir sava misija. Bet, lai atklātu šo misiju, pirmais mums ir jātiek vaļā no bailēm. No bailēm. Bailes ir vienkārši jāliek zem akmeņa un jāiet pāri dziedādams. Tu saproti, ko es saku? Bailes, kauns, izpatikšana, upurēšanās dēļ citiem cilvēkiem, tēlošana, melošana, visas šīs lietas ir tās, kas tev ir kā netīrumi virsū tavai dvēselē. Saproti, tava dvēsele ir netīra. Viņi grib izpausties, bet viņi ir netīri, jo tāpēc, ka tu šos netīrumus nevar notīrīt. Bet es zinu, ka tu to vari. Es zinu, ka tu to vari. Un es tev ticu, tāpēc saņemies un notīri šos netīrumus. Vienkārši tīri viņus nost. Nomet nost pilnīgi visus bailes, visu kaunu, citu cilvēku viedokļus. Vienkārši nomet viņus, notīri viņus no sevīm. Ej ar pacelt galvu un saki, tas esmu es. Es esmu šeit, es esmu kāds es esmu, un ar to pietiek. Es esmu kāds es esmu, un ar to pietiek. Es esmu kāds es esmu, un ar to pietiek. Es esmu šeit, un es mīlu sevi, un es esmu bezbailīgs. Un es kvēloju, es degu mīlestības liesmās, es degu pilnībā, es esmu pilnīgs.